Krišjāņa Kariņa otrā valdība sāk darbu energoresursu cenu krīzes un augošās inflācijas apstākļos. Latvijas iekšzemes koproduktu pieauguma prognoze 2022. gadam ir samazināta līdz 1,6%, bet 2023. gadā tiek prognozēts IKP kritums par 0,6%. Augstās energoresursu cenas, ražošanas izmaksu pieaugums un pieprasījuma vājināšana ārējos tirgos turpinās negatīvi ietekmēt Latvijas ekonomiku arī 2023. gada pirmajā pusē. Bet, kā prognozē Finanšu ministrija, no gada vidus ekonomikas izaugsme sāks atjaunoties. Neraugoties uz negatīvo fonu, Kariņa valdība par savu mērķi izvirzījusi ekonomikas transformāciju, kuras nodrošinājums ir konkurētspējas palielināšana, veicinot augstas pievienotās vērtības investīciju Latvijā. Valdības deklarācijā norādīts, jāattīst ne tikai Rail Baltica dzelzceļa projekts, bet jāpārorientē visa mūsu dzelzceļa sistēma un ostu potenciāls. Ir jāturpina attīstīt pelnošie lauksaimniecības un mežsaimniecības sektori, lai augtu to pievienotā vērtība. Kā uzstājoties Saimā norādīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Tas izaicinājums ir, ka no ekonomikas viedokļa, no investīciju viedokļa mēs konkurējam ar visu reģionu. Ne tikai Lietuvu un Igauniju, bet ar visām Skandināvijas valstīm, Poliju, Vāciju arī taiskaitā. Aizvien vairāk, es esmu pārliecināts, arī Eiropas uzņēmumi samazinās savus ražošanas apjomas Ķīnā. Tas iemesls būs dažāds, arī būs no drošības viedokļa, no ekonomikas konkurences viedokļa. Jā, varbūt pirms gadiem 20, kad sākās masveida ražošanas eksports no Eiropas uz Ķīnu, ka tagad tendence būs pretēji īpaši augstajās tehnoloģijās. No drošības viedokļa. Un tad ir jautājums, ja ne Ķīnā, kur notiks šī ražošana? Un te visas Eiropas valstis jau šodien naski strādā, lai tās investīcijas būtu pie viņiem. Mums ir arī jābūt tādai videi, kad pietiekam daudz šīs investīcijas arī nonāktu Latvijā. Tātad mums ir jāskatās, kā mēs varam kāpināt eksporta, kā īpatsvaru mūsu iekšzemes koprodukta, īpatsvaru mūsu ekonomikā. Un, protams, šajā eksportā, jo lielāks īpatsvars augstā tehnoloģijas īpatsvara tai komponentei, jo labāk mums visiem, jo kur ir augstas tehnoloģijas, tur ir arī lielas algas. Lai arī konkurētspējas attīstība uzņēmēju organizācijās allaž piesaukušas nodokļu izmaiņas, tomēr nodokļu politika pagaidām valdības izmaiņas nesola. Apņemoties 2023. gadā izstrādāt vidēja termiņa nodokļu politikas pamatnostādnes. To var saprast gan burtiskā, gan arī pārnestā nozīmē. Pārnestā nozīmē tā varētu būt tā uzņēmēja darbības vide, dzīves kvalitāte, apstākļi, kādos mēs dzīvojam. Burtiski nozīme arī ir būtiski šodien, tad vides aizsardzība. Bet tas varbūt nav ne tuvu, ne tas pats aktuālākais jautājums šodien, ja mēs skatāmies uz nākamās valdības deklarāciju. Ivar, šo tēzi kā lūkot? Kāda nopūta? Tā ir vēlme. Ja viņi neatšifrē, tad tā arī paliks vēlme. Labi, jā. Redzi, tādās lietās kā drošība, ārlietas, arī izglītība un enerģētika, tur vairāk vai mazāk tie vārdi pareizie. Jā, uzsvari pareizi enerģētikā, piemēram, pašpietiekamība, neatkarība no Krievijas resursiem, palielināt ģenerācijas jaudas. Jā, tad ļoti pareizi. Es ļoti nopriecājos redzēt, kā arī pieminēta ir modulārā atomelektrostacija. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas to ir rakstījuši, tomēr saprot problēmu un arī meklē risinājumus, pie tam tādus reālus risinājumus. Tā ka tas priecē. Protams, biedē tās lietas un tās nozares, kuras nav īpaši pieminētas vai kuras nav, manuprāt, pietiekami skaidri. Sauc vārdā. Tātad pirmām kārtām ļoti maz ievērība ir veltīta demogrāfiskai problēmai. Ir pāris frāzes, tātad veicināsim tautas ataudzi un tas arī faktiski tas ir faktiski viss. Ja? Bet šī problēma ir nopietna un tādai nopietnai problēmai būtu tā kā
pienācies mazliet tāds izsmeļošāks komentārs arī valdības deklarācijā. Protams, tā problēma ir, ka nevar īsti saprast, ko tur darīt. Bet tas, ka šī problēma gandrīz nav iezīmēta, tas mazliet tā simptomātiski. Par ko ir domājuši? Kas tas ir? Šobrīd mēs saprotam savu ekonomiku, Einār. Kas mums ir? Mēs zinām mūsu tautssaimniecības ietvaru. Ekonomikas transformācija. Tur ir smagi vārdi. Daži vārdi deklarācijā patiešām par to ir pateikti. Piemēram, labi ir, ka pateikts par to, ka veicināsim, stiprināsim eksportspējīgu ražošanu. Jā, tad tas ir labi. Ir labi, ka ir pateikts, ka veicināsim augstu tehnoloģisku ražošanu. Bet transformācija ietver kaut ko tādu agresīvu. Tas, redziet, nevis veicinoši, bet agresīvu. Redziet, ir svarīgi saprast, ko valdības deklarācijas sastādītāja, nākamā valdība, jaunā valdība domā un kā viņi domā. Tātad, ko viņi vispār uzskata par svarīgu akcentēt šajā dokumentā. Prioritātes. Un kā aptuveni viņi ieskicē, kā to risinās. Ja? Tā kā es teikšu tā, ekonomiskajā transformācijā tie vārdi vairāk vai mazāk ir pareizi. Paskatīsimies, vai darbība sekos būs tikpat pareizi. Tas ir viens. Otrs, te jau pareizi teica, ka par nodokļiem faktiski nekādas izmaiņas mēs gaidīt nevaram. Tad labi vismaz, ka nebūs paaugstināšanas virzienā kādas izmaiņas, vismaz šobrīd nav solītas. Nav arī pazemināšanas virzienā. Tad tos nodokļus darbam tā kā tomēr varēja ar laiku mēģināt samazināt. Ja? Bet citādi tātad te būs svarīgāk skatīties, kā jaunā valdība strādās un ko viņi praktiski darīs tā ekonomikas transformācija. Dažos jautājumos ir. Tātad nav nekāda iebilduma par ārlietu sadaļu, nav nekāda. Pie tieslietu sadaļas ir labi, ka ir pieminēts, ka vienkāršot procesu un nodrošināt, lai cilvēkiem tiešām būtu reāla tiesiska aizsardzība īsā, ātrā tiesiskā procesā, kas ietvertu gan optimizētu izmeklēšanu, gan arī vārdskot, lai varētu kā tiesiskā valstī vienmēr strīdus situācijā, vienalga ar valdību vai ar privātiem vai kā citādi, cilvēks meklēt kompetentu aizsardzību pie tiesas un saņemt to galīgā laikā. Tas ir labi. Paskatīsimies, kā izdosies. Enerģētika, vārdi ir pareizie un tā tālāk. Kas man uztrauc patiešām ir, ka par tautas izmiršanu, faktiski par šo problēmu gandrīz par inflāciju netiek gandrīz runāts. Vispirms es gribētu teikt, kas man patika veselības sadaļā. Man patika, ka ir runāts par to, ka nodrošināt, palielināt brīvāku konkurenci zāļu tirgu. Jo zāļu cenas aug nenormāli, cilvēkiem tātad viņas nevar atļauties, un vienīgais veids, kā man pārliecināties par to, ka tur nav kaut kāda milzīga virspēļņa tirgotājiem, monopolistiem, ir, ja patiešām ir reāls konkurents, un es varu aiziet pie konkurenta un nopirkt lētāk. Ja? Tā ka šis ir apsveicami. Kas man uztrauc? Man uztrauc vārdi, kas ir minēti par veselības aprūpes sistēmas attīstību, un proti tātad ieviesīsim valsts apdrošināšanu. Obligātori. Bet ziniet, ieviesīs tikpat aplami un kļūdaini kā līdz šim, jeb ieviesīs beidzot pareizi. Un tas tālākais teksts, kur mēs atkal runājam tikai un vienīgi par tarifiem, par tarifu pārskatīšanu, par tarifu pakāpenisku tuvināšanu reālajām izmaksām, man šķiet, ka runa atkal ir par to pašu būtībā mānīšanos, kad apdrošināšanas vietā tiek piedāvāts tarifos bāzēts valsts tiešais finansējums. Mānīšanos. Mums taču apdrošināšana ir bijusi. Mums ir bijusi VOVA, ir bijusi VOAVA, valsts obligātā veselības apdrošināšana, VOAVA, valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra. Pat aģentūra ir bijusi. Nekad nav bijušas apdrošināšanas. Kas ir apdrošināšana? Tad, ja kāds kādreiz izbrauc turismu braucienā uz ārzemēm, paņem vai nu Svetbankas, vai IFA, vai kādu citu solīdas firmas veselības apdrošināšanu ceļojumā, tad tur ir pilnīgi skaidrs, ka ja tu ceļojumā saslimst vai notiek kāds negadījums, tad līdz zināmai summai visi ārstēšanas izdevumi tur tiek sekti. Un tās summas ir 100 000, kas tiek apdrošināts. Tad man nav bail braukt ārzemēs un saslimt tur. Vai arī ciest kādā negadījumā, jo es zinu, ka man tiks nodrošināta
privātā labā slimnīcā ārstēšana par reālām izmaksām, un to seks apdrošināšana. Bet kur mānīšanās šajā sakarā? Mānīšanās ir tāda, ka Latvijā mums nekad nav bijusi sistēma, kad man, piemēram, būtu zināms, ka man ir, teiksim, ja es saslimstu, tad es varu izvēlēties jebkuru no sadarbības slimnīcām, arī privātām, ja? Un man tur ārstē par tirgus cenām, un apdrošinātājs to visu samaksā. Tā Latvijā nav bijis. Man nav zināms, piemēram, kādā summā es varu atļauties ārstēties, ja es saslimstu. Ja? Tad tā nav reāla apdrošināšana. Reāla apdrošināšana ir šī veselības apdrošināšana ceļojumā. Reāla apdrošināšana mums ir automobīļu tirgu. Tātad kasko, okta strādā perfekti. Obligāta, bez jautājumiem. Obligāta, pareizi norganizēta, to var izdarīt. Līdz šim to nav neviens spējis izdarīt. Neviens neprot to sistēmu pareizi uzkonstruēt. Vai baidās, ka pamaz cilvēku Latvijā? Man ir vienalga, tā var būt patiešām arī valsts obligātā veselības apdrošināšana. Protams, tā kompānija, viņai nav jābūt privātai. Viņa var būt valsts un privātā konkurējoša. Svarīgi ir, lai tas tiešām tiek īstenots pareizi un lai cilvēku ārstēšana ir apdrošināta. Pretējā gadījumā Latvijā saslimt šobrīd man ir bail. Bet maksāt vajadzēs lielu naudu par tādu? Nē, redziet, tā pamata polise būtu iekļaut budžeta maksājumos, tad budžets nopirkt katram polisi. Bet tas feinais būtu tas, ka ja man nepietiek, es, piemēram, izlasītu, ka man ir garantēta ārstēšana saslimšanas gadījumā, tur, piemēram, 50,000 eiro apmērā. Ja man nepietiek tas, es gribu trīskāršot, es atrodu iespēju papildus tajā pašā sistēmā samaksāt par augstāku līmeņu polisi. Ja? Gluži tāpatās kā ārzemju braucienā. Jā, šobrīd tas tā kā ir piezemējies, varētu domāt, tagad ir skaidrība. Tagad soļosim pa ceļu, kas ir nospraust, smietiņi nospraust. Ir skaidrs? Tūlīt būs skaidrs, kad uzliks elektrības cenas vai vispār tie ir skarbi mietiņi. Tad būs ļoti skaidrs. Un tiešām šeit nav cits izējas, kā jāpalielina ražošanas jaudas. Ja? Tas varētu būt viens no reāliem mērķiem, lai nāk inženieri, zinātnieki, enerģētiķi kopā, bet domā kopīgiem spēkiem un pamatā izmantot ražošanas jaudas precizē mūsu energonesējiem, respektīvi tātad enerģijas ražošana. Enerģijas ražošana. Jā, mums te bija interesanta frāze valdības deklarācijā, droši vien pārteikšanās, ka tātad ražosim ekonomiski pamatotu enerģiju. Ja? Es nebiju dzirdējis par šādu enerģijas veidu. Tad ir bijuši secinājumi, ka līdz šim tas nav bijis pamatot. Jebkurā gadījumā tad, ja valdība par mērķi spraustu saražot vairāk enerģijas jebkuros gada laikos un jebkuros apstākļos un uzdotu tātad inženieriem, enerģētiķiem, zinātniekiem izdomāt, kā to panākt, rezultāts būtu. Ja? Un ja vēl uzsvērt, ka pamatā izmantojot savus resursus, jeb arī ieviešot, piemēram, kaut vai tās pašas modulārās atomstacijas, tādā gadījumā rezultāts būtu, un mēs būtu tikai ievēršana biržā nekādu ļaunumu nodarīt nevar. Pareizi Jānis saka, ka tas piesaist kapitālu tur, kur viņš nes kaut kādu atdevi, un cilvēkiem varbūt tiešām glabāt Latvenergo akcijās, kur saņem procentus labāk nekā bankā, kur no viņiem vēl paņem naudu par to. Ja? Tātad, bet interesanti, te ir viens teikums no finanšu sektora politikas, ko man gribētos īstenībā nolasīt. Ja? Tad finanšu sektora politika punkts 128. Viens teikums, ja? Latvijas un finanšu sistēmas drošībai un stabilitātei īstenosim uz konkurētspējīgu līderību reģionālu un starptautiski vērstu finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūt līdzekļu plūsmu, caur Latviju novēršanu, popularizēt Latvijas panākumu pozitīvo ietekmi uz drošību, ekonomisko un sociālo labklājību, būtiski mazinot toleranci pret sautīgu un noziedzīgu interešu graujošo ietekmi uz finanšu sistēmas veselīgu darbību, tautsaimniecības attīstībai. Ko tu gribēji ar šo pateikt? Ar to, ka šīs politikas izstrādātāji mums pasaka aizplīvuroti, ka pirmkārt nekas nemainīsies, otrkārt mēs īsti nezinām, kas notiks. Mēs nezinām, kas notiks, un to mums arī neviens no politikas veidotājiem pesimistiski. Bet raidījums izskan, un tāpēc es ļaušu Ivaram pateikt, teiksim tā, vēlējuma formā. Mēs redzam deklarāciju, mēs zinām, ministra kabinets turpina strādāt. Vēlējuma formā lakoniski, īsi. Lakoniski no 3 daļām. Īsumā, pirmais, atrisināt to L, kas būs
Kad ja strauji samazinās inflācija, būs gataviem, ka kritīs koprodukts, atrast līdzsvaru. Okay, otrs. Saņem dušu un pateikt godīgi. Pie šīs inflācijas, pie šīs situācijas bāzes palielinājums. Tas ir algu palielinājums. Aizmirstam. Mēs nevaram atcerēties. Un trešais, pēc manām domām, visu laiku skatīties, tā sauc, ka angļi sauc salīdzinājumu ar Rietumu un Igauniju. Nepārtraukt salīdzinājums. Kur mēs tojamies, kur mēs atpakaļ. Kolēģi, es jums saku paldies. Vērojam kaimiņus un paši arī strādājam. Pie tā arī paliksim. Paldies jums, veselību. Paldies. Paldies.